Labrīt, Akmens Kambols segotājs! Sveiciens jaunajā 2025. gadā! Beidzot Somijā ir ledus biezums. Te jau ir pietiekami 20 centimetri, bet tur, kur mēs dzīvojam, tur nebija tik traki. Pārcēlāmies uz citu vietu, un tagad, arī te jau copē. Kas par milzu asari! Somijas šī gada pirmais milzu asaris. Kādas sajūtas? Milzens, nezinu, kā vispār varēja izvilkt tādu. Varēsim uzlikt uz dzīvo. Nelaid vaļā. Milzu pirmais. Tā ir laba zīme, ja pirmais Somijā ir tik milzīgs asaris. Bet nē, mēģināsim noķert dzīvo un tad iesim uz asaru vietu. Paskatīsimies, kā te ir. Ātri izskries pa pāris āliņiem. Kā jau pirmā reize, jāsaprot, kas un kā parasti. Bet sāksim copēt. Atnācām pie Akmens uz asaru vietu. Saurbu kādus 30 āliņus. Lai klusums ir, jo tā Akmeni arī īsti nevar atrast, ūdens līmenis pacēlies. Ārā ir migla, kādi -5 grādi. Britkojam. Varbūt tas bija piesitiens, varbūt arī nebija. Bet baigi nejūt. Tad, kad atradīs asari vai kādu zivi, tad jau manīs. Pēc ilgiem meklējumiem arī te trāpīja uz pirmā Somijas asarīša. Zolīdāka izmēra. Uzreiz pieķērās? Jā, sākumā likās, ka tas tāds maziņš, bet tāds smukiņš. Maziņš, jā. Nē, šeit jau vēl ir... 150 grami. Nē, man tā likās. Te pats kaut kur viņi ir. Kas tā negribīgi. Turbūt viņi jāpaņem ir ar blitku jāapmēģina. Jā, citur klusums. Ne, tur bija dziļš, Tur baigi arī atliek un nedod. Viņš jau nav tik dziļš. Jā? Tur kaut kāds bišķi vairāk kā pusmetrs. Labi. Pārliksim dzīvo. Un tad jau kaut kur te arī viņi ir. Jāurbūs šitajā rajonā. Es ar blitku eju, man tur pagaidām tikai nekas. Pilnīgi nekas. O šitajā tu mēģināji? Jāskatās, mēs to Akmeni vēl neesam atraduši. Atradīs Akmeni, tad jau norientēsies, kas, kur un kā. Vai ne? Jā. Ķēries lielā līdekā. Arī kas notiek? Te jau vajag telefonu. Arī tikko noķēra vēl vienu asari. Skaists. Tu stārp. Man ar Britku nekas. Domāju, ka šodien viņi uz stārpa ņems, jo ir jau janvāris. Tas nekas, ka pirmais ledus. Asarīšus tas neinteresē. Uzreiz paņēmi? Nē, es redzēju, ka tur pelda. Tas ātri liek iekšā. Arī te redzēju, ka pelda asarīts un bija jāķer rokā. Jā. Diezgan loģiski. Uz to sānu te arī varētu būt, jo man neņēma. Bet pa lielie laikam pelda pa vienam. Turpinām copēt. Nepaspēju kameru ieslēgt. Kā laidu lejā, tā uzreiz bija. Vai, kas par skaistuli, šits jau uz kādiem grabiem 400. Paņēma šķērseni uzreiz mutē iekšā. Paskatieties, kas par skaistuli. 300 točne.
Normāls kukainis. Jā. Paskatīsimies, vai ir vēl kāds apakšā. Nu, tās bija uzreiz bāziens. Es pat nepaspēju noreaģēt. Redzēju, ka ceļās augšā un ir sitiens. Un varbūt tas bija vientuļais. Te vienkārši uz riņķi jāpalika. Bet viņi te it kā staigā. Jo arī te arī nebija uz Britsku un tad uz Mormeni uzreiz. Paskatīsies. Tur vēl viens āliņš. Protams, kā ieslēdz kameru, tā vairs nekas necapē. Žanra klasika. Atskaita pēc 2 stundu copes. Nourpts ir daudz āliņģi, vismaz 50. Viena baterija nosēdusies. Arī tā kā ir. Lēni, bet kaut kas jau ir, nu, kaut ko jau var noķert. Mēs salasījām tikai tie, kas bija pa vienam un lielākie. Arī tie tādi 150, un tas varētu būt kādi 400 gramu, tas asars manējis. Tagad iesim uz jaunu vietu. Atpakaļ mēģināsim varbūt kādu līdeku noķert. Te ir baigais klusums. Tā vajadzētu uz līdekām, šits vairāk vasarā, kad braucām, bija tikai līdeks. Nu jā, staigāja, bet tagad ir klusums. Nu meklēsim, skatīsimies. Es tikko pārbaudīju šito āliņģi ar balancieri. Tikko, pirms 30 sekundēm. Atnāk arī tev, ko viņi izdara. Noķer 100 gramīgu asarīti. Kas tā par lietu, ko? Viņš gribēja tārpiņu. Tārpiņu gribēja. Balansieris jāēd, nevis tārpiņš. Droši vien, ka viņi pievilinēja, tāpēc viņš atnāca pie manis. Droši vien. Jā, mēģina atrast vēl kāds. Mēģinām copēt. O, arī te vēl viens asarītis. Pirmais bija lielāks. Mums ir gadu veci tārpi. Ieber tos vecos arī iekšā. Es iešu meklēt savu asari. Jau man neķerās, bet arī te ķerās. Kaut kur ir jābūt. Braucam uz citu vietu, kur copmaņi bijuši. Vēl kādu stundu būs gaišs. Varbūt paveiksies un noķersim kādu līdeku vai vēl kādu asari. Pagaidām 5 asarīši ir. Arī tas soļā. Ui! Maucam. Vajadzētu motoru uztaisīt. Vispār nebūtu jāčakarējas. Laika nav tikai. Lai visu paspētu sagatavotos sezonai. Bet jā, mēs viņai tuvojamies.
Tā mēs te dodamies. Ejam pie Arītas. Noskaidrot, kāda ir situācija. Pulkstenis 3 un paliek tumšs. Izskatās, ka viņi kaut ko ir piemānījusi. Megasari noķēri. Jā. Ja pieliek tuvāk, tad izskatās tuvāk. Jā. Pieliek pavisam tu, tad izskatās milzīgs. Milzu asaris. Šodien arī te būs mani apķērusi. Man bija viena cope, labi 2 copes, bet viena cope un viens asaris. Arī te ir pulka copes un vairāk asarīši. Es šodien maucu uz šitādu zilo rapalu. Uzreiz tas 400, kā gribēju, tā uzreiz paķēra. Kā vispār sezonas atklāšana arī? Labi. Būtu gribējis jau pavilkt agrāk, nekas visam savs laiks. -7 grādi, bet nejūt. Līdeks arī klusēja. Bet nekas. Tā jau tikai atklāšana. Tas nekas, ka ir 6. janvāris. Jā, starp citu Somijā tā ir brīvdiena, zvaigznes diena. Un ledus ir kādi 10 centimetri šeit. Bet tagad mēs dosimies uz kādu jaunu vietu. Vai kādu vecu jaunu vietu, jo ledus gan jau uzkodīs. Šonedēļ sola -5, -10 pa nakti. Tad, bija copa. Vai arī man tikai izlikās. Asarīts jau, ka ja es sistu, tad jau viņš paņemtu. Bet tālāk. Jācer jau, ka mēs šogad varēsim saķert normālus asarus, zandārtus, un jāmēģina arī kāda vēdzela. Jāgaida, kad vēdzeļa vietā uzcels. Redzēsim. Jauns gads, jauni piedzīvojumi. Brauciet sopēt un esat droši. Jā, esiet droši, ka jābrauc sopēt. Nē. Tieši tā. Ledus esiet droši. Un neaizmirstiet nopirkt gada atļaujas. Ja jums liekas, ka Latvijā ir dārgi, tad Somijā gada atļauja maksā 50 eiro. Un nav žēl, jo var taču papildināt zivju resursus un notiek dabas aizsardzība. Tā kā pērciet gada atļaujas, neesiet slinki. Čīvas, rīvas.